Ārā no loterijas teritorijas meža pusē Latvijas Nacionālo bruņoto spēku rīki, gan ieroči, gan aprīkojums ir gan apskatāmi, gan arī izbaudām lietas. Bet no aiziet Jānis Galviņš, MTZ 80 vai Sandis Dargušs ar MTZ L82. Abiem diviem 8 tonnas, abiem diviem MTZ, abi divi no vienas saimniecības. Abi divi viens otru uzskata par brāļiem, vismaz līdz šim uzskatīja. Pastīsimies, kas mums notiek kalna galā. Sandis mēģina maskēties, savukārt Jānis brauc atklāti, pilnīgi bez kāda aizsega. Lūk, viņi abi divi 11. un 12. numurs. Jānis vai Sandis. Brāļi Vilks kalnā aiziet palēkdamies. Jānis Galviņš, MTZ 80, numur 11 un Sandis Dargušs, MTZ L82, numur 12. Abi divi no vienas saimniecības. Lai pilnīgi skaidri un gaiši pateikt, kuram tad ir Nignāks Rūcējs. Jūs redzat, kā abi divi traktori izmanto dūmu aizsegu, bet nāk kalnā nenovēršami. 8 tonnas smaga tukšuma. Tātad 11. numurs MTZ 80 Jānis Galviņš vai 12. numurs MTZ L82 Sandis Dargušs. Tie ir divi čaļi, kas šodien šeit noskaidro savstarpējās attiecības. Jānis Galviņam hobijs ir lauksaimniecībā. Sandim Dargušam patīk skrūvēt padomāt traktorus, un to mēs varam redzēt. Redz, kā vīri draud viens otram un palēkdamies aiziet no starta. Tas mūsu aizmugurē tās ir tikai tāpēc, lai neuzskrien kalnā lidojumu. Visgrūtākais ir pēdējais posms, kas ir visstāvākais. Vīriem jāsaprot, ka viņiem šie aparāti būs vēl vajadzīgi darbā. Izskatās, ka viņiem tas reāli nebūtu. Jo šī ir ļoti principiāla cīņa. 11. numurs ir